Mana atmiņa par laiku, kuru mēs visi dzīvojām vienā elpā, sākas pirms 23 gadiem. Latvijas Tautas fronte tiks nodibināta 3 gadus vēlāk, 1988. gada 8. oktobrī. Latvijas Tautas frontes pirmajā kongresā. Dienu iepriekš notiek manifestācija Mežaparkā par tiesisku valsti. Sāk iznākt pirmā atmoda latviešu un krievu valodā. Bet 3 gadus iepriekš, 1985. gada 11. martā, notiek PSKP-CK ārkārtējais plēnums. Par PSRS ģenerālsekretāru ievēl Mihailu Gorbačovu. Sāks pārbūve, vai kā mēs teicām, perestroika. Gadu vēlāk, 1986. gadā, Liepājā nodibina cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu Helsinki 86. 1986. gada 17. oktobrī literatūrā un mākslā tiek publicēts Daņa Ivāna un Artūra Snipa raksts par Daugavas likteni domājot. Sāks cīņa pret Daugavpils Hess celtniecību, kas beidzas ar celtniecības apturēšanu. Atgriežoties šajās vietās, man, protams, jādomā par Daugavu, ir par to, kas sākās pie Daugavas, jo mēs toreiz rakstījām par Daugavas likteni domājot, bet tas izvērstās arī par manu likteni. Tajā laikā man bija 4 mazi bērni, ja, un kā mazi bērni, tad tomēr tu cilvēks to nākotnē uztver daudz sāpīgāk, ja tu domā, ko viņi redzēs. Un tajā brīdī, kad mēs ieraudzījām, ka strauji tuvojas komunismu uzvara, ka viss tiek sapostīts, ja, nemaz nerunājot par tiem milzīgiem imigrantu pūļiem, kas tika ievesti tajā jaunajā pilsētiņā, ko cēl pie Daugavas, es domāju, taču vienreiz jāapstājas. Un tad es tā runāju cilvēkiem, ko tu skrien ar galvu mūrī, tāpat neko nepanāks. Īstenībā, tad, kad mēs publicējām to rakstu, jo toreiz jau presē it kā bija spēks, ja padomju laikos kaut ko izdevās nopublicēt, tad partija, kā saka, bija jārēģē un varēja. Nevarēja tā nelikties nezinis kā tagad, ja, ka kaut kāda muša tur dīca, bet mēs ejam tālāk. Un mums likās, viss būs izdarīts, bet tas bija laikam tāds brīdis, kad īstajā brīdī bija uzspiests kaut kāda sāpīgā, vai arī varētu teikt enerģētiskā punkta tautai. Jo mans dzīvoklis jau pirmām kārtām pārvērtās pēc tā raksta par Daugavas ielai, domājot par tādu kā revolūcijas štābu, visi cilvēki zvanīja. Otrām kārtām sākās pilnīgi negaidīti tā parakstu vākšana pret Daugavpils Hess celtniecības saglabāšanu, ko gan īstenībā varētu nosaukt par Daugavas ielais un īstenībā arī Latvijas saglabāšanu. Jo toreiz savāca nebijušu skaitu parakstu. Tie pat nebija paraksti, tās bija vēstules. Vēstuļi bija tūkstošiem, bet zem vēstulēm literatūrai un mākslai kopējais parakstu skaits toreiz bija 34 000 cilvēku, kas bija. Un tas īstenībā visā toreizajā padomju impērijā, varbūt Eiropas mērogā, bija liels šoks, jo pasaule, manuprāt, no neatminējumiem laikiem kaut ko tādu nebija piedzīvojusi. Varbūt mums palīdzēja arī tas, kas notika Padomju Savienībā. Bija sācies tā saucamais glasnost periods, Gorbačova laiks, un padomju rakstnieki, sevišķi krievu rakstnieki, sāk ļoti daudz runāt par vidas aizsardzības lietām. Un Krievijā sākās milzīga kampaņa pret Ziemeļupu pagriešanu, kas, manuprāt, ir visas pasaules, visu laiku civilizācijas 6000 gadu vēstures vai vairāk vēstures idiotiskākais projekts, kāds vien bijis, ir, ja, tā Ziemeļupu pagriešana. Un mūsu Daugava bija ļoti līdzīgs. Toreiz jau aizgāja līdz pilnīgiem absurdiem. Nedrīkstēja pieminēt Daugavas vārdu. Tajā konditorijas fabrikās Taburadze bija aizliegts tajā brīdī ražot vafeles ar nosaukumu Daugava, jo tur lūk bija šis kairinošais vārds virsū. Un Daugava bija tāds kā karoks. Es noteikti nebūtu iesaistījies varbūt arī šajās aktivitātēs, ja arī man nebūtu kāds cilvēks, kas, teiksim, varbūt palīdzētu noorientēties. Un šeit es nevaru nepieminēt jau mūžībā aizgājušo dobelnieku, mūsu bijušo rektoru, geogrāfu Bruno Jansonu. Bruno Jansonu, kurš ir tik daudz darījis šī novada izpētē. Bet patiesībā viņš bija tas cilvēks, kas arī mūsu tā laika, tāda pat vecuma, jauniešus, kurš ievadīja un patiesībā pats paņēma un izveda šeit ar laivām pāri Daugavai, kad es sapratu, ka es to ieraudzīju tā, izbraucot ar laivu te pa Daugavu no Piedrujas līdz šejienei, ka tas viss aizies zem ūdens. Man nebija neviens cits arguments par enerģijām, par visu pārējo. Ja? Te ir būtībā tas celtniecības kulminācijas punkts, no kura jebkuras spēkstīs celtniecība sākas.
te raka to saucamo būbedri, ko krieviski sauc par kotlovanu. Te visapkārt uz dambiem malām stāvēja sūkņu stacijas, kas sūknēja ārā filtrācijas ūdeni, jo iekšā bija ekskavatori, kur raka, jo būbedrei vajadzēja būt vēl lielākai. Un tad, kad viņa būtu pilnībā izrakta, te uzbūvēta milzīgas slūžas, milzīgas turbīnu telpas, atrautu vaļā pretējo krastu, nosprostot Daugava šai pusē, un tad, tā kā Daugavas ūdens te nav tik bagātīgs, kā tas Daugavas lejtecē, tad kādus mēnešus gaidīt, kamēr pamazām šis ūdens līmenis paceltos. Pie tam bija paredzēts, ka ūdens krātuves kopējais garums, jo Padomju Savienībā vispār vajadzētu celt kaut ko ļoti grandiozu un milzīgu komunismam par godu. Ūdens krātuves garums stieptos apmēram 200 km uz augšu un iestieptos arī Baltkrievijas teritorijā. Tāpēc mums šajā reizē bija ļoti izdevīgi izmantot Baltkrievu draugu palīdzību. Šīs milzīgās protesta viļņu emociju dēļ, kas bija sabangoti gan Latvijā, gan arī Baltkrievijā, notika 87. gada pavasarī, apmēram maijā, notika studentu tāds protesta laivu brauciens. Sākot no Vitebskas Baltkrievijas teritorijā, brauca Minskas universitātes studenti, Vitebskas studenti,